Sveiki. Pats sev sagādāja problēmas. Tam ruļļa cilindrītim ir otrā pusē nipels. Nu, viņš tur baigi nekustās. Viņš tad sasmērēt gribās. Un te tam cilindram galā rekur augšā. Šita te fokusējās. Bija šitāds uzgrieznis, nu skrūvi ieskrūvēt. Viņi varētu dabūt ārā, tad, kad maina to cilindri. Un tas tur viss dīsēn čakarēja. Es viņu izskrūvēju ārā un uzliku šitādu slīpu. Un es varu normāli sasmērēt. Arī tad, kad, lai man nav jāņem ārā. Un ar teto šaukt, caur turienais, vai caur teienais, nekādīgi nevar ielocīt. Jā. Pats sev sagādāja darbiņu. Nu, kaitai. Šitādi liks iekšā. 45. Fokus. Jā. Pēdējais no sugas. Ir Raims uztaisīs tādu foršu kastīti. Pēc ķiršķērāņš. Kaut kas, nipelīšu visādi. Tieši atslēdziņas viņas tagad netīrs. Tās satīrīšu, bet ņemās es mēram. Es domāju, ka man nebūs vajadzīgais diametrs. Jā, paši tā roka iekšā. Šite te. Strēla ar nāk lejā. Jā, nočakurējos konkrēti. Karoči sanāk tā, kad es tur 45 nevarēju uzlikt. Nu, tas vienkārši nevarēju fiziski uzķert. Ielikt 90, bet te arī tiek klāt. Tiek klāt pie viņa, ko var uzlikt virsū un smērēt. Visam pa vidu vēl beidzās smēri. Karoči viss ir smērē un šitāds rokas. Kaut ko sagriez arī. Nu, tur nevar savādāk. Normāls iepisiens, tā teikt. Kaitē? Nē, nu viss kā varēja arī nedarīt, bet es viņas laiku skatos uz viņu un gribās viņas sasmērēt normāli. Nezinu, kā citi viņas smērē, un jau šeit kaut kā nekā. Bet labi, tur arī nav, es saku, tas tā vieta, kur viņš nekustās tur minimāli. No cirs un pabeigt. Jā, pirmdien brauks skatīsies. Swedish guys. Brauks skatīties meistari. Arī centīšos tikt šeit, kad viņš tur būs. Nu, ja man paziņos, protams, būtu jau baigi forši, bet nav, to redzēt. Traktoris ir novietots pārvietošanai. Krāsas buļģiņas aizskrūvēts. Zemanīšu šito te. Komandas. Tā viss ir kā čotka. Pa lielam 10 kilometru jābrauc būs projām. Nekas tāls, bet ar harīti nebrauks. Te viss forši, viss savs, viss smuki. Tā, iestrādāšanas vaina. Jā, tagad 2 naktis braukšu uz Forīšu. Jā, man taču būs tā izprikols ar čeka engīnē. Labi, okei. Tā viņš te iet, tā viņš te neiet, tā viņš izdomā, ka var neiet un tā tālāk, bet es ar viņu cīnos. Pirmdienas servis, tur Vansbro, kurš nopirkt banānus un āboļus un visādi vēl pārējo feature. Ir Ford servis, dealers un tā viņi pieslēgs viņu pie kompīšu un uzmetīs acis, kas tur īsti ir. Jo pagaidām mēs spriežot pēc tā visa, liekas kaut kas degvielas sistēmas, sprauslas vai kaut kas tāds, bet katrā ziņā elektronisks kaut kas ir, jo ir tā, ka man nav jaudas, par pirms 2000 nevaru uzdot, viņš iemet servis režīmā, es izslēdzu aizdedz, jau aiziet normāli. Un tad var reāli tā izdari, tipa tā kā no sākuma, kad tu pielaidi, tad tev nav tā jauda, vairākas reizes restartēt, tipa tā kā to aizdedz, mums jau aiziet un viss un mokšīgi. Bet viņš nav tā kā, viņš neiet pilnā jaudā, kaut kas viņam tur nav, man šeit kaut kas ar sprauslām. Es tā pieņemu, tad jau arī redzēs, kas tur būs. Bet jā, tas ir mešs, tas ir visādas neparedzams lietas, kaut arī, kur daudz tur sakoja, tur tāds bus, tev tur tāda mašīnas, tev kas nekas, tas ir ļoti labs bus. 189 000 nobraukums. Vienkārši pēkšņi viņš izdomā atteikties. Kaut kas izdomā atteikt,
tu jau to neko nevar izdarīt. Tas pats ar vecu mašīnu. Tu vari braukt, nezinu, entos gadus, viss čotka, izdomā kaut kur tālākā tripiņā aizbraukt vai ko. Tas jau salūst, nabadzīgs. Nu, kāpēc jauna mašīna vēl trakāk var salūst? Veca mašīna tu uz ceļu var kaut kā bieži vien kaut ko izdomāt, izdarīt un tā tālāk, ka šeit jau ir tā. Ja teiksim, nu, vēl man teorija, ka tas varētu būt, ka tas gaismas smērītājs, ja viņš ir čupā, labi, ok, tu viņu tur var uzlikt jaunu, vai arī tu viņu var notīrīt, kaut ko tam līdzīgi, bet tev vajag pieslēgt to mašīnu pie kompi, lai dabūtu nost to kļūdu un lai viņš aiziet. Tur tā lieta, vecai mašīnai detaļi samainīja, iet, nu tas tāds, zin kā, tāds pārdoms, jo tikai dzirdēts ir tā, ka daudz rauda par to, kas viņiem, man tur tādas lietas, iedodas man neko labi nedod, un bez mazai, nu. Tad saprot, par kaut kādām jaunām lietām, tas pats var notikt, tas pats, kas ar vecu. Jebkurā gadījumā salūst tur kaut kas vai tam līdzīgs, nu, lietas tā tālāk, nu, labi, tur var garu un plaši, bet to procesā pagaidām braukšu mājās, paēdīšu, salikšu produktus, lecskapī, visu to, un jau atkal uz mežu jau, nu, šitā ir tā diena, jā, nu, pabeidz to cirsam, brauc jau tagad vest jau, bet, nu, zin kā, vajag uzraut nedaudz, lai viss forši, lai nav tik liela atpalicība, lai nemet mierā hari, tagad ir iespēja, nu, braukt, nu, es vest māku, kāpēc man nedarīt to, ko es māku darīt, kaut kā tā, ne? Ka es jau ir atbraucis jau uz ārāvidei, un šeit ir Zviedrs, kas izstrādā patās arī retināšana. Pirmā retināšana, priede. Tad te var vismaz aptuveni paskatīties, kā tam jābūt. Nu, tur ir skaidrs, ka pēc augsts savam. Skorpions. Jā, tas kaut kāds ieskats ir. Nu, man sanāk, ka tur tajā cirtē bija pa biezi, jā, bija pa biezi. Ņemot vērā to, ka šī tā ir pirmā kopšana. Tad tur man bija, nu bija retāks nekā šeit, bet vienalga, jā, ir ko padomāt. Nu tas ir, vispār, jā. Izpildījums uz vietas. Jā, ceļu sistēma ir tāda interesanta. Tur viens atzars. Nu labi, es arī nezinu, te to cirsim. Tā saka, Japons. Nāmākais aparāts, ne? Es te atnācu paskatīties, kādu viņš te kopja. Galīgi maziņš, ne? Galīgi maziņš, tas kociņš. Šī tāda te galviņa. Normāli, tāds močītājs. Baigi interesanti, pirmo reizi redzu dzīvajā šito te skorpionu. Baigais tāds. Interesants katrā ziņā. Šī tāds mazs kociņš te kopja. Ar tādu lielu traktorīti. Es esmu mežā. Kiroši. Te tāda interesanta vieta. Visi arī bāda piekrit iekšā visiem baļķiem. Un pēc kausiņa var saprast, ka ir diezgan slīpi. Jā. Ja šitā nolikt taisnu, tad var redzēt, cik slīpi piekapa. Ja aizkrām ārā ātri un tev viņu izbrauks. Kaut kā tā te iet, jā. Tie, kas strādā uz forīšu, tie saprot, ka nav forši šitas. Un es kādreiz braucu, tāds lēnā garā skatos, ir viss slikti. Un tā gaita arī diezgan šaka. Principā vajadzēja varēt izbraukt no šejienēs. Bet neko.
tāda tīza lieta. Likās gāja, viss šķotki tur paņēma pāršpūrī, domāju, ko tur pakošu, zin kā, nu jo reāli viss bija okei. Nebija sūdīgi. Hujakš. Paņem tev iekrīt iekšā. Šī tāda kausiņa nemaz uz otru pusi nevar aizsvērt. Labi izdarīšu šitā. Viņš man tukšs negriežās. Tukšs viskars knapi griežās. Labi izdarīšu šitā. Paņems to vienu. Un es nenoturēju. Viņš vienkārši gāja projām pats no sevis. Es pa tālu paņēmu. Es te pagriezienu cilindri vispār netur. Nedrīkst laist. Nedrīkst laist tālāk to leņķi. Tā. Kas te notiek tagad ir? Loķis. Soundbrēmas vaļā. 100%. Un tā gan nav forši. Noslāp. Maz jaudiņus. Tā. Mēģināsim vēlreiz stipri lēnāk. Spiedīsim trīnieku, nulīti. Vairs nestrādā. Nezinu, kāpēc nestrādā. Aizgāja. Te nebūs. Jāgrāmē viss ārā. Nu, ko darīt, mēģinās nav zaudēts, tikko es tur baigi nepazaudēju nekādu laiku. Nekādu laiku es tur baigi nepazaudēju. Kā, vismaz sapratu vismaz kā traktors uzvedās tādā situācijā. Vai tā īsti, tu šitā jau ir tā realitāte, ka tu nemaz negaidīji, ka te varētu kaut kas būt tāds. Nu, varbūt tad, kad būtu sals, tad būtu savādāk. Nu, tā kā. Bet. Jā. Nav sala. Tas būs jāizbokst ārā. Tas ir labais special baļķis. Šitos tur citais ir pats zāģējis. Pats ved ārā, pats nogrimst. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tā. Vēl daži baļķīši paliek, bet galvas ir izbraukt. Baiguši met nost to jaudu, uzreiz trūkst povers. Trūkst poverītes viņam. Nu labi, šorī ir 10. Šā nav nekāds 15. 15. Vienreiz man gadījās tikai tā, kad šitā izmet tādu veidu kļūdu. Nu, kad galīgs jau viss āmeni baznīcā neieš. Viņš izmet ekrānā tos 100%. Tā. No, tagad iesiš man loķīši. Diferenciāli sabloķēt, trīnieks plus nulī. Tagad neiet tukšā.
iekrist man iekšā priekša. Varētu kaut ko tur, lai es varu izbraukt ārā. Tagad es palikšu, tas telefons turāmais kaut kā nestrādā. Sorry! Jūs nokritāt. Viņš saspiež to telefonu tikai uz leju. Čist šitā tēlēņa. Baigi, kaut kas tur neiet. Tur tāds sūtiņš. Viņš strādā tikai uz leju. Ja tu uzspiedi šito, nespiežās. Jā, kaut kā nobuķējās. Tā, labi. Ritenis man iekšā tagad nekritīs. Tāpatās paņemšos taisni pat izbrauc galīgi. Tagad man vajadzētu izdarīt ko? Vajadzētu sapakot to visu pasākumu. Vienkārši iekrīt iekšā. Ir tāda zemākā vieta. Nu, man caur viņu vēl ir jāizved kaut kāds kravas. Daudz nav, bet kaut kas ir. Tā jāliek iekšā. Tāds katalons, ka šitas pazūd, ne? Nu, labi, uzkrāmēšu apakaļ. Uzkrāmēšu tagad atpakaļ to kraviņu. Es apskatīties, kā kraujās. Ķeks saregulēju. Priekš sevis paņēmu Armanda programmu. Paņēmu Armanda pamatprogrammu. Diezgan visu kaut ko samainīju. Man patīk pagrieziens nedaudz lēnāks, tad tu esi precīzāks visā pasākumā. Un kausiņš man prasās ātrāk. Fiskars, tas rotors prasījās lēnāks. Vēl kaut kādu momentu, kā tur viss kaut kas jau procesā, es vēl tur paregulēju. Es uz leju, uz strelu uz leju, man patīk lēnāk, uz augšu nedaudz ātrāk, un tā kaut kā. Tas ir sarkanais. Tas ir divi sarkanie, tur man ir. Tie momentiņi patīk daži samainīt priekš sevis, tad diezgan līgeni var strādāt salīdzinoši un precīzi. Tā, šitas ir nost. Es pat cik tepat tās krautuvēs, es šitos nemaz nemetīšu iekšā, tagad es viņus iemetīšu ar tiem, un pēc tam tikai es braukšu, tad šito ceļu lasīšu, tad es ar tiem pārējiem iemetīšu iekšā. Lai man nav tur kaut kas jāšķiro, tā jau es esmu pazaudējis dārgās kaut kādas vesels 10 minūtes. Vesels pievēršanas ceļa laiks. Šeit nav tālu cirsma, šeit vidējais pagaidām ir kaut kas zem 200 nedaudz zem 200, bet viņš būs noteikti lielāks, viņš būs kaut kas 300 ar kapēkām. Tad ir vairāk nogabali, un
tas palielināsies, jā, līdz, stabili 300 būs. Baigi, tur nekas nemainīsies dzīvē, bet tāpatās drusciņ minimāli. Un otrā pusē būs arī jautri, tas tāpēc, kāda akmeņi, tur būs vairāk nekā šitājā. Un tur tāds trīsstāvīgais akmens arī reāli, trīsstāv mājas augstumā. Tā ir tāda, pirmo reizi tik liela redzēju Zviedrijā. Šitas ir speciālais baļķis. Šitas arī. Šitos jau ir zāģējis, jo es viņus pazīstu no galvas. Tā teikt. Reku tie, kas man braucot izkrīt. Tā kā man tā piekava gāzās, man šitie izkrīt ārā. Kausmas. Baigi, es te necenšos ar kvalitāti spiest. Baigi nav vajadzīgs. Baigi nav vajadzīgs. Jo es jau viņu tuliņās krāmēšu ārā, galvenais, ko viņš man ir kravas kastē. Un viss. Tā, tiekamies nedaudz vēlāk. Parādīšu, kurā vietā es esmu sazāģējis un tur, kur es tur vedu nost. To visu. Principā tagad šodien, līdz šim, cik es tu izvedu, tagad tas 100 kubus. Principā es visu laiku, vedu to, ko es esmu pats sakrāmējis. Tā kā kaut kā runājot ar jums, 13 minūtes, es esmu izkrāmējies, iekrāmējies, viss sadarījis, izgājis no situācijas, piepakojis, viss normāli, tā. Nevēl, nevajag tur čakarēties, tikai jāmauc, jāstrādā ir, ka tā kaut kā vīri pagaidām. Ko te var drusku redzēt? Kā es te sazāģējis. Principā šļādē ārmā nav nevainas. Es te gan paņēmu nost kaut kāds materiāls, laikam, nedaudz vārmas līdz šitai vietai, bet viņam arī viss pa lielam. Šita kombinēs to kravu. Šita krāmēs visus šitos. Egls sīkvaļķis, priedz sīkvaļķus, nedaudz to papīrēm, tā, kas ten ir. Un, lai es varētu vairāk šajā ceļā nebrauc iekšā, jo viņš ir ritīgi īss. Un žargonā runājot, ritīgi debīls. Tāpēc, ka ten ir starp diviem akmeņiem jābrauc, es jau ar Hari jau. Tad, kad te brauc, diezgan sūdīgi man gāja. Tā. Sīkvaļķīši. Tos es lieku aiz sortieru. Šitin ir sortieras. Labu štela. Sakrāmēs šeit viss, kas ir saistīts ar šitajiem sīkvaļķiem tā tālāk. Un pēc tam es tad likšu vārmasu vienā stūrī. Vēl kas ir papīrenīti, tā teikt. Un pēc tam jau tur jau Kaut ko es tur nevaru aizcert.
Pēc tam pa virs jau parastos baļķus. Ja tur vieta būs galvenais, tad nevienu neizmirst. Aha, tāpēc man neķērās. Tad traucējas, tur tas ir tas guļbaļķis. Tā, ko mājas būvē. Tā. Šitas ir, principā šeit arī ir resnieglas baļķi daži. Tos es arī ielikšu te vienā stūrī pie tām eglēm. Un es sapratīšu, kurā gadījumā, kas viņam tādi ir. Vispār būtu forši, ja būtu šai gadījumā kāda maza smuka papīrinī. Tā, nē, te jau tas ir kailendri. No šitas man ies, tā kā vajag. Uzliksim brutālo šķērskoku, kas ieņem savu formu. Te ir savu šķībumu. Lai mums krautuvē nav jāčakarējās. Vienkārši uzliksim pa virs to bārmasu. Šeit ir tāds rīkals, jā, ka tos šķērskokus jau var likt jebkādas. Te nav tagad retenēs, es teiksim, ka izmantoju šķērskoku. Tad es skatos viņu maksimāli kaut kādu šaurāk, tur atlaužu kaut ko nedaudz. Visvieglāk šķērskoku atlaust ir tad, kad tev ir, teiksim, iekraut kravās, tās tā iekrauts kaut kas jau iekšā jau. Pēc tam tu vienkārši paņem atlauzi un miers. Reku es paņem šo pēdējo bārmas, kas šeit uz šitā ceļa jau ir nedaudz. Te ir arī rāķētie sīkbaļķīši, kurus es pats sazāģēju. Vispār tā čūpa tāda krāsaini diezgan izskatās. Es esmu izbrāķējis tagad diezgan daudz un viss. Un tagad es močīšu rasnos baļķus pa virsu un tos guļbaļķus, kas ir. Arī tad ir 5 guļbaļķi. Tad, kur šitie te rautuvē ir blakus tiem baļķiem, kas ir parastie baļķi, šitie. Es viņus principā izkraušu uzreiz pēc tiem zilajiem baļķiem. Tiem zilajiem. Tāds rosols ir, bet tas nekas traks nav. Galvenais šitās krāsiņas šajā momentā likt visas pret sevi, tieši rasnajiem baļķiem, lai uzreiz viegli un ātri var atšķirt. Es zinu, ka šīs ir rasnais baļķis, es visam pasazāģēju šī pēc diametra atbilst pasākumam. Tie man laikam rasnie vairs nav. Tie man ir tikai šitie ten. Tie man ir tikai šitie, un tagad būtu vajag forši veiksmīgi izrāpot ārā no šitās akmeņainās vietas. Visu laiku iet pa gaisu tāds tiem akmeņiem, un tad, kad tu brauc pa tiem akmeņiem, tur vēl tāds prikols, kad kā viņi jau beržās pret to metālu, visur riktīgi visu tādu putekļu kūp, un dažbrīd pat ir tās smaržas, tā kā, deidzis kaut kas nedaudz, tā kā tur ir, šis dzirksteļojis tas viss pasākums tur apakšā. Tur ir tāds, vienkārši nav vietas, nav varianti,
ķēdes, viss iet tur pa gaisu un tā tālāk, gar akmeņiem. Vispār ar tām ķēdēm tie diezgan bēdīgi. Bet īstenībā šeit ir tāda lieta, par tām ķēdēm, kā mēs runājam, viņas reāli aizsargā tos riteņus, tās gumijas. Tās gumijas aizsargā, jo reāli tranšam, kaut kā neesmu dzirdējis, ka viņi te kaut kad mainījuši bija riteņus, viņam 8000 stundas ir. 8000 stundas un viss ir diezgan labi. Viss viņam ir diezgan labi, riteņiem nav problēmas bijušas. Un tas tā diezgan svarīgi. Tā, kaut kas te nav ar krāsu. Bijis kaut kādā momentā. Viņš atsevišķi ir. Значит, viņš ir vaļķis. Viņš arī izskatās pēc vaļķa, pēc kvalitātes, pēc viss. Izskatās ļoti labs. Un kā tā, un tad es principā, krauva man ir pilna, vairāk es nekraušu. Braukšu lēnā garā akurāti ārā. Te vēl šajā sērijā parunāsim par braukšanu. Braukšanu vispār kā tādu. Te man ir tā, slīd lejā. Te man ir tāda vieta, tur, kur es pirms tam to piekapu, man iekrīt iekšā, kur ir jāpako un tad tālāk, un kā vispār tādās vietās braukt, kādu izvēlēties. Labāko to braukšanas stilu tam momentam, jo to es mums pastāstīšu, lai to nebūtu tā kā man, un lai arī mazāk iespēja nogrimt. Kaut kā tā. Reiku pastāstīs par to braukšanas stilu un tā. Reiku tā ir tā vieta, kur man iekrīt iekšā tas traktors. Viņa arī viena tāda špūrīta, bet viņa man vispār dzīvē netraucē neko. Un attiecīgi tālāk arī tur vairākās vietās, tur ir dubļi, nedaudz tāda un tā. Es esmu nolēmis to, ka es nepakošu pilnībā visu tur, materiālu izšķērdību. Man nebija te daudz kravas jāved pēc tam, ka es nogrimu kaut kādas 7 vai cik. Vairāk nav, vēl viena kraviņa puskrava palika, ka man jāšķērso šitās vietas. Ņemot vērā to, ka es jau tur zinu to, ka tur ir auzas. Ko es daru šajā gadījumā? Es braucu ļoti lēnu, un paņem kaut ko kausiņā un balansēju viņu. Brauc lēni, cenšos trāpīt uz tiem kokiem. Tie, kas man tur ir, tajā priekšā, jau tur, kur es tajā bedrē biju iekrīts. Vienkārši šitā lēni brauc pāri, un es tā pusi, tur, kur tie tā kā dublīši, tur man arī vienreiz tā kā nedaudz biekrit uz piekapu, bet netik traki, tur mierīgi izbrauc ārā. Izvairītos no tās vietas, es varu tā, kad es vienkārši, viņi var pabraukt tā kā vairāk pa sāņus. Pakot tur nav nekāda pamatojuma, tur vienkārši liek izšķērdība, bet tā arī neskaitās kā risi, jo tā ir lokāla, burtiski 3 metri gara, un tas arī viss. Šeit sanāk tā, ka šeit smuki viss iet taisni, tranšs stāv taisni. Ņemot vērā to, ka es lēni braucu, šeit sanāk uzreiz pēc tās bedres vēl maziņa bedrīte ir, es pagriežos otrādāk un turpinu lēnām braukt. Aptuveni man tagad sanāk, šitais temps ir kaut kāds 0,8 km/h. Es jūtu to, ka man traktoriši tā kā sāk svērties, nedaudz tā piekab iekšā. Es paņem vēl, tā kā tālāk to ķekis. Es skatos, jau iznāca ārā jau. Šādi es īstenībā iegūstu vairāk un mazāk sabojāju augsni nekā kaut kur skrienot, pakojoties un tā tālāk. Plus nav nekas te sačakarēts nekas. Tā es jau saku, šitā jau vairākas kravas izved un nav nekāda papildus augsnes bojājuma, kas ir ļoti svarīgi, kas patīk
patīk Zviedrijā, viņam viss nepatīk. Nu, Kailenēs vēl tā, ja viņas ir un viņas ir uz galvenā kaut kā tur pievešana ceļa, bet retināšanās vispār nav pieļaujams. 20% tikai maksimums var būt kaut kā 20 centimetri. Un arī to ne ļoti daudz. Man traktoriši kaut ko sāk sērties nedaudz. Tas vienkārši, cik man sanāk, puskilometrs stundā. Bet, man te jānobrauc kaut kāds 150-200 metri. Un tas vispār man dzīvē neko nemaina. Es tur vienkārši lēnā garā šitā akurāti izbrauc. Un viss, man sanāk, tur tālumā vēl puskraviņu, un tad šitas centrālais jānolas, un viss no šajā posmā nav jāatgriežās. Tā kaut kā, un šeit jau es jau esmu tā teikt drošībā, zinu jau pēc vairākiem reisiem, jau, ka šeit viss ir ciets, stabils, un es jau esmu krautavē, un viss ir forši. Kaut kā tā, tas tāds maziņš padoms no manis. Gan jau, ka daudz to zina, bet zin kā tas vairāk jauniņiem varbūt. Un arī tiem pašiem pieredzējušiem, kas domā sajies. Nevienmēr sajiet. Man ar tad nesagāja, es domāju, ka sajies. Nā, gatteris, nebūs brāli tev. Nesajies.